Tā, mums ir ienākusies jauna mantiņa. Interesanti tāda. Drons DJI Neo. Komplektiņā ir joysticks, ir brilles. Un pakojam vaļā, skatāmies, kas tur vēl ir interesants. Patiesībā šim te dronam šobrīd ir ļoti laba cena. Labs piedāvājums taisni LMT. Tas ir pat lētāk nekā DJI veikalā. Tā, te mums ir QR kods, kur var noskanēt before use, pirms lietošanas. Un taisam vaļā, un pirmais, kas mums kastē ir, tas ir pats drons. Šāds te iepakots smuks maisiņā. Taisam vaļā un velkam ārā, paskatīties, kā viņš izskatās. Nu, šāds te drons. Ir mums ar visu aizsardziņu. Tā, kas mums vēl nākošais ir? Šeit mums ir kaut kāda kasta paliela. Taisam vaļā. Un tur mums ir skrūvgrieznītis maziņš. Jā, te ir baterija paka, 3 baterijas, viena tātad dronā jau ir iekšā. Šī ir baterija paka, kur mēs varēsim uzlādēt baterijas. Tad ir instrukcija, Type-C kabelītis, rezerves propelleri 2, un šī ir arī pults, ar kuru drons tiks vadīts. Pults ir ar visu aukliņu, un šī dronu vadības pults, joysticks tāds. Bišķiņ atgādina no VR brillēm joystick. Tā, kas mums tālāk ir? Te ir tas pats interesantākais visā tajā. Tas ir pašas brilles. Patiesībā brilles ir diezgan pasmagas. Jā. Tā aizsārkst tādu švamīt. Un, jā, brilles ir šāds te tās ir. Jā, te ir šleifa vēl, kur uzlikt vēl vienu. Te mēs paceļam augšā antenas. Ir arī slots priekš atmiņas kartes. Un te brillēm varam noņemt aizsardziņu nost. Vai tur vēl ir plēvīts, rakstīts virsū, ka pirms lietošanas jānoņem. Laikam nenoņemot neko neredzēs. Jā, un tad mēs varam uzlikt brilles. Kas mums vēl šeit ir? Vairāk nekā arī nav. Tas arī ir viss. Tātad šodienas uzdevums ir izlasīt instrukciju, paskatīties, vai viss ir uzlādēts, un tad jau rītā būs jātaisa pirmais eksperiments ar pirmo lidojumu. Vai nu gluži ar VR, ne, bet ar tām brillēm, bet tad rīt lidojums vai nu ar brillēm, vai nu vienkārši izmēģināt viņam visas selfie modes, bet katrā ziņā kaut kas rīt taps darīts, jo šodien jau ir vēls, 11 vakarā, ārā ir galīgi tumšs, nekas jēdzīgi nesanāk tāpatās. Un parokot vēl kastē atradās vesela kaudze ar visādākām interesantām DJI uz līmēm. Tādā mazā paciņā. Un vēl viens kods, kur atkal varam kaut ko piereģistrēties, kods man aizmuka. Jā. Un visādākas informācijas, visādāk bukletiņi. Būs ko darīt.